Labdien visiem! Šodien mums Šarans ir atvests tāda problēma, ka, es uzskatu, ka problēma jau startēja tā, ka viņam vispār ir kāds atķiksējis pērkot, kad ir automātiskās durvis, bet, katrs jau spriež pēc savas vajadzības. Bet parasti, man liekas, gandrīz neviena mašīna nav, kam šādas durvis automātiskās ir bez problēma pasākums. Man liekas, lielākai daļai tur ir atrakcijas garantētas, bet, labi, ne par to. Var sakot, varāpusē tās durvis nevarās vispār vaļā. Es nevaru vispār attaisīt, ne no iekšpuses, ne no ārpuses. Pēc idejas ir tā, ka viņam kā viņas darbojas šitā te parāja roktura un viņas pašas aizvarās. Otrā pusē tas nenotiek. Parādīšu arī, kā tas otrā pusē notiek. Otrā pusē mēs tātad veram vaļā. Jūt, ka tur aizmugurē kaut kas, ne kaut kas, bet viņam tas motors, kas reāli valk ir šeit, tiek kaut kāds trosses uz to sliedi aiziet. Bet tas viss tur, tā kā, ir saprotams, ka viņš grib vilkt, bet man ir diezgan liels aizdoms, ka nenostrādā šī te, idejas, ka šī daļa, kad viņi neatlaiž tās durvis vaļā. Ka motors viņu valk, bet durvis neatlaižās. Vienvārds sakot, es vispār negribēju īsti ņemt to darbiņu, jo man ir diezgan skaidrs, ka tajā brīdī ap šivkas var dabūt nost. Tā it kā nav problēma. Visa tā problēmas būtība ir tāda, kad patiesi saprotu, ka problēma šajā mehānismā. Kā lai es viņu izņemu, jo skrūzi tad ir no šitās puses. Ja. Es viņu reāli varu ar lomiku, ar āmuru izdauzīt tur iekšpusē lupatās, ja, bet es tāpat ticamāk viņu nedabūšu tās durvis vaļā. Ja es viņu nomainīt varu, neskatoties to, ka viņš maksā vēl tur kosmiskas summas, labi, kaut kur RRR vēl var atrast pa lēto kaut cik. Bet tā galvenā problēma tāda, kā es viņu dabūšu ārā no turienes. Jo tur es neticu, ka tur ir vienkārši kaut kāda, tur kāja iekšpusē, ja kur pavalkot, baigi varēšu viņu attaisīt. Nekas tur nebūs. Tur viss ir aizskrūvēts plastikā tā cieta un visi nav. Tā kā jāslēdz diagnostika klāt. Tad redzēsim, kas notiek. Durvju blokā, protams, ir kļūda, kas ir diezgan sagaidām, tad pa pārāk lielu šo te amperāžu šim motoram, kas ir diezgan loģiski, ja durvis ir aizslāgtas, tad raujot durvis, protams, ka tev ir piepūle, jo viņas vienkārši nevar atvērt, ja, tad viņš droši vien sasniedz kaut kādu zināmu amperu limitu un tad arī atslēdzās šī iespēja. Es tad droši vien pastīšos dzīvos datus, tagad tās durvis ir pilnas ar miljonus mikroslēdžiem, visu kaut ko. Pastīšos dzīvajos datos, ko var ieraudzīt, un droši vien kaut kādas aktivizācijas tests pastīšos. Sameklēt datus kaut kādus, kas man varētu interesēt, kā redzam, iekšējo rokturu spaidot abas darbības tiek atpazītas. Un to jau arī var dzirdēt pēc šī mehānisma darbības. Mēģināsim tagad ar ārējo rokturu, kas notiek. Jā, tas netiek klāt. Pārlikšu uz tuvāk. Tā, pastīsimies, ka mums te opened. To viņš šāds. To viņš šāds, jā, tā kā reāli, tā kā abas rokturs viņš atpazīst visas darbības. Pastīšos, kas vēl te ir interesants, ko apstīties. Tad man uzmanību vēl piesaistīs šādi divi parametri, kas atbild par šīm durvīm. Tas viens būtu, kur ap divi ir operated, tātad sliding door signal from door lock. Šitie te ap divi ir, jā. Kāpēc viņi ir operated? Es domāju, ka es paņemšu papīrišu, sarakstīšu, kas man rādās šobrīd no šī visa. Viņam vēl starp citā interesanti, tā kā avārijas gadījumā tur kaut kas nostrādā tajās durvīs kaut kas.
Un tad ir tā, ka viņas ļoti viegli atverās. Vispār, jā, aizmirsu vēl pateikt, ka principiāli ir tā, ka, ja es izņemtu, piemēram, tām durvīm, kas šobrīd it kā darbojās, nu ne it kā, bet darbojās, es viņām būtu izņēmis ārā drošinātāju, nu nedarbotos šis te palīga mehānisms trošu, tad viņas ar nu, diezgan lielu, bet tomēr spēku varētu atvilkt. Nu, baigā pretestība būtu, bet viņas varētu attaisīt. Nu, tā kā šajā pusē tas nav iespējams, tad tas man arī ļoti liek domāt uz to, ka tā problēma ir tieši šajā te slēdzenes daļā, ja, kas nu, vienkārši neatlaiž vaļā šo fiksāciju. Bet nu, mēģināšu, cik var tagad kaut ko tajā diagnostikā pastīties. Nav šeit, kas tāpat dabūšu ņemt nos, tur nav varianti, bet pastīties, ko var redzēt šeit un tad izdomāt, jā. Es arī pārmalu, protams, internetu, bet šāds variants, ka nu, nenāk vispār vaļā, it kā nekur nav spaldēji. Tas ir vājprāts, kā viena mašīna ir piebāzta ar elektroniku. Vienmēr cegot, jā, izrakstīt tātad no šī te kana saraksta visus parametrus durvju, ko blokā tur ir atrast. Nu, tas principiāli nav īpaši būtiski. Es viņas saīsināju. Tā kā, paldies Dievam, ir divas bīdāmās durvis, tad bija ko salīdzināt, un tad šobrīd pie aizvērtām abām durvīm, jebkurš no šiem parametriem ir vienāds. Vienīgā atšķirība ir tāda, ka šis te pēdējā tām durvīm, kurš nedarbojas, abas ir nulles. Šķiet, ka, bet šīm durvīm, tad, kuras darbojas, šeit ir šis te pozīcija un automātiskās durvis, tātad 862. Es pieļauju, ka tu nullīšu vietā tur kaut kas rodās, tā ka viņas sāk darboties, vai tā ka veic kalibrāciju, bet esmu diezgan droši, ka tas neietekmēs, nu, to darbību, pašu šo atvilkšanu, aiztaisīšanu, jā, bet katrā ziņā tu nevajadzētu būt nekādam sakaram ar to, ka viņas fiziski vispār nevar attaisīt šobrīd. Domāju, ka viena no lietām, kas varētu būt saistīta ar šo situāciju, šis te parametrs, ko varētu aktivizēt. Es domāju, ka tas ir tas motoriņš, kas ļauj roktur palīdzību tā kā tām durvīm atbloķēties. Pastīsimies, vai šī funkcija darbojas. Es nezinu, vai to varēs dzirdēt kamerā, bet tātad kaut kādas darbības notiek, bet jautājums, vai viņas dod rezultātu vēlamo. Nu, es esmu diezgan droši. Sanāk atšķirība tāda, kad šajā te variantā caur šo te skeneri nenostrādātas motors aizmugurē. Es viņu varu spaidīt. Bet, nu jā, tieši tas motors, kas aizmugurē velk viņas, tas paliek izslēgtā stāvoklī. Parādīšu arī uzreiz to tur aktivizāciju, ko es gribēju otrām durvīm, lai nostrādā. Tātad ņemam, skatāmies uz durvīm, klausamies. Nu, viņas reāli atbloķējās, jā. No otrām durvīm, diemžēl, tas nenotiek. Nu, neko jājauc vaļā. Cīnos ar to apšūmu tagad. Tā ručka jau tur viss normāli, tad tā nonāk nost. Nu, tas te tur ir 3 skrūvītes. Viena skrūvīte ir apakšā, un tas sākās, un šitai pusē tos klipšus kaut cik dabūja. Tad ir problēma. Bija apakšā dabūt un šitai malā. Agrāk es domāju, kam visi šitie dīvainā paskati, tie klipšu rāvēji domāt. Bet, nu, šoreiz man noveicās, jā, ka tāds ir, jo es reāli viņu, nu, šī vienīgā vieta, tad tas vaļējais stūrs, kurus viņu var iebāzt. Un tad man jāstāv viņš pa perimetru riņķi un jārāja labi, jo tie klipši te normāli. Vecajam šarikam tam tur, kas nāk pirms šitā modeļa, tam ir tā durvju karte no šitā te kartona idiotiņu uztaisījuši un pielīmējuši. Tas klipšu turētājs ir ar līmi, un tad, protams, ka tur auj to karti nost, tie visi klipšu turētāji
paliek pie durvīm, norājās no tā kartona. Nu, vienmēr sakot, vesels jauks pasākums. Te ir pa lēto ritīgs plastikāts un nu jācer, ka tur ir pēdējais klips vēl un tad vajadzētu nākt nost, jā. Izrādās, ka diemžēl beņķis arī nevar normāli izņemt. Es domāju, tā kā Chrysleram, ka paņem ārā izcel kā gribi. Izrādās, laikam pieskrūvēti. Nu. Apšilki nost dabūt. Nezinu gan, vai tas man daudz ko dos. Jo tāpat īsti nekur netiek. Vienīgā cerība šito izvilkt ārā. Es ļoti ceru, ka viņš arī nāks ārā. Tad, nu, lūk, jā, tā sistēma tāda, ka te ir elektronika, te ir mikroslēdži, tie gan darbojās, ir arī trose. Kā redzam, tieši uz atvēršanu, cik es saprotu, darbojās šī trose. Varbūt, ka jāizāķē viņa ārā, jāmēģina ar varu pavilkt. Varbūt viņa darbojās, varbūt nedarbojās. Bet, jā, nu, tieši no šīs baidījos, kad es te notērēšu laiku, atjaukšu vaļā un reāli, nu ko, labi, te vēl tas testiņš ar trosi, varbūt šeit kaut ko, bet reāli es vēl neko izdarīt tālāk nevar. Neko diži gudrāks es nepaliku. Noķeksēju kaut kā nostom. Štekeru, nu, ko štekers? Nu, štekers savs, nu, tur nekā nav ko redzēt. Bet, nu jā, viņam jau arī konstruktīvs stulbs nāk, tad tas blīvējums iet lejā, un viņš uz viņu pil visu tā mehānismu, arī ūdens virsū. Nezinu, bet īsti, ko darīt reāli, nu, ko es varu izdarīt. Es viņu mēģinātu kaut kādu, nezinu, koku lucīt, tur bišķi padauzīt un paraustīt to ručku, cerēdams, ka tādā veidā kaut kādā brīdī nostrādās. Bet, nu, ja tur ir kaut kas nolausts, tad tur ir nolausts. Nu, es tur endoskopu čučūt kaut ko apskatījos, bet, nu, ko tas endoskops, tur tā. Es pat kodu neredzu tai detaļai. Es nezinu, kas notika, bet tās durvis atvērās. Vai nu tā trosīt nostiepās vairāk nekā viņi varēja nostiepties iepriekšā kā, bet viņš katrā ziņā atvērās. Es nezinu, ko man darīt šobrīd. Nu. Ne, darbosies, ja ne, tad, nu, es nezinu. Nezinu arī to iemeslu īstenībā šobrīd. Šobrīd nezinu to iemeslu, un tas man īsti nepatīk, jā. Jo tas nozīmē, ka tikpat labi varbūt viņas pēc mēneša šokolādes apstāsies. Un tad varbūt tā kā nepalaimēsies viņas šādā veidā atvērt, bet, nu, bet teikt, ka jāmaina mehānisms, tāpat vien arī. Neteikšu, ka man šī doma sajūsmina. Tā it kā viss staigā, bet viņas līdz galam it kā neaizvarās. Tas man nepatīk. Tas man nepatīk, nu, ja piespiež no ārpuses, tad viņas aizspiežās cieti. Tā kā, nu, sanāk, tā kā tas motoriņš viņas nepietiekoši daudz pavelk. Es tad paņemšu tās adaptācijas, sataisīšu tām durvīm, varbūt, ka tas palīdzēs. Štrunca visu to diagnostiku un visiem kompiem. Vislabākais izraut drošinātāji. Tad izskatās, ka viņas aiziet vietā. Jo iznāk, ka viņš, nu, viena lieta, ka viņš aizvelk viņas līdz galam, un tad ir atsevišķi tāds, vai nu moto, es nezinu īsti, kā tur notiek tā lieta, bet, nu, dzird, kad atsevišķi ieslēdzās, ka viņas pievelk tā kā vēl uz iekšu mašīnas. Un es tur restartēju un adaptēju, un līdz vēmienam nekas nenotika. Un izraudu drošinātāju, un pat pēc tam bez kādām adaptācijām viņš ievelk smuki vietā, tā kā, nu, dažreiz tās brutālākās metodas ir tās labākās. Pastīsimies, vai te nedēļ kaut kāda kļūdas, it kā nekāds nav. Pastīsimies, kā viņš šancē šito. Šancē. Un tas moments, ka viņš, jā, te beigās viņš ievelk viņas vietā tās durvis. Un tas man pietrūka iepriekš. Kad 3 reizes, 4 reizes adaptēju ņēmos. Nevarēja dabūt to efektu, jā. Forši. Salūz viens klips te pa vidu. Diemžēl šī tāda stila man nav. Kastīti ir visādiem, bet šī tāds nav, jā. Tāds divdaļīgais.
Pat ir 2 bijuši. Pie otra gan es neesmu vainīgs. Nu, labi, tos varbūt kaut kad uzsūtīšu. Lai man arī krājumos tādi. Gan jau ne pirmais šarans. Es domāju, ka tai paudzē Volkswagen vispār nāk tādu, visticamāk. Bet, es saku, šitien tomēr ir cepurnos, un es tāpu šilku visi izlieta no viena materiāla. Es saku, tiem veciem tas bija vienkārši murks kaut kāds. Viņam te viss šitas tie kartons, tev kaut kāda bezmaz floristikas līme piepļots, kā tas šitie turētāji, un kā rauj tā viss izlido pa gaisu. Un šitien arī plus vēl tas, kad tev vismaz, teorētiski pabāst kaut kādu to laužamo lāpstiņu pie tā paša klīpša. Te jau neko tu nevar izdarīt tajā vidū. Viņš vienkārši ap šivu krāju, viņš nolido nost vai nenolidot un neko ietekmēt nevar. Interesi pēc apstījos, kāda ir schēma šim te mehānismam durvi tieši. Un jāsaka, te ir ļoti plašas iespējas kaut kam nobeigties un čakarēt smadzenes. Tātad sanāk 1, 2, 3, 4, 5, 6 mikroslēģi. Tā, paņemsim tūlīt nākamo lapu, kur man nespierās. Tātad 6 mikroslēģi, 1 motorīts, 2 motorīši, 3 motorīši, 4 motorīši. Tātad mums ir 6 mikroslēģi un 4 motorīši. Un tad jautājums, cik liela iespēja, ka 10-gadīgam auto kaut kas no visa tā nobeigsies. Es teiktu, ka diezgan liela. Un tas vēl ir bez šīs te trošu sistēmas, kas ir atsevišķi vēl padarīšana bagažnieku malā tur. Kaut kas viņam bija teicis, laikam no Volkswagen centra vai kaut kas šitas esot diezgan sāpīga problēma, tās bīdāmās durvis. Tā kā, es domāju, vienmēr es uzskatu tā, kad ir jāizvēlas, protams, jālietot mašīnu pērkot, tu nevar visu izvēlēties, bet katrā ziņā ir jāizvēlas tās lietas pēc iespējas, ko zina, ka lietos, jo viss pārējais tas ir kārtējā naudas izdošana. Jo šajā gadījumā ir tā situācija tāda, ka pat ja man nevajag šo elektronisko atvēršanu vispārējo, un viņi, piemēram, ir nobeigusies tā visa sistēma, es viņas tās durvis normāli nevaru atvērt, viņas nav lietojams bez šīs elektronikas, tā kā, tā ir tā problēma, kad diemžēl gribi vai negribi, tev viņas ir jātaisa. Atradu Drive 2 arī aprakstu par šo sistēmu, tieši par automātiskām durvīm. Šis lūk, tad ir mehānisms, kas ir bagažnieka saunā aiz apšūmu, kurš velk reāli šīs te durvis. Tas būtu tas apraksts, tas nebūtu tik būtiski. Un šeit tad ir redzams šīs te komponentes. Un es parādīšu arī. Tad lūk, šis tas mehānisms, kas bija kaut kādā veidā mistiskā ieķēries tur. Un šis ir tas otrs motoriņš, otrs mehānisms, kas tās durvis ievelk vietā. Tā kā viņas ir atbīdītas vajadzīgajā, teiksim tā, stāvoklī. Tas nozīmē, ka bez 6 motoriņiem, kas ir šajā, nevis 6 mikroslēģi, 4 motoriņi, kas šeit ir, te vēl sanāk papildus vēl viens motoriņš, maz šeit. Murks kaut kāds vienkārši, cik te daudz. Viena funkcija vienkārši piebāzt, tās durvis ir vaiprātā pilnas. Ko pabeigts ir? Jāsaka, ka nedaudz, prieks, ka nevajadzēja tur lomīgi daudzīt ārā to slēdzienu, bet, protams, nepatīk tas, ka īsti nav šī te skaidra redzamā iemesla, kāpēc viņas bija nonākuši šādā stāvoklī, ka ne no vienas puses, ne no otras puses. Taču, īsti arī ieteikt kaut ko tagad ņemt, tur mainīt to mehānismu vai viņu jaukt vaļā un kaut ko tur tīrīt, smērēt, ko tur smērēs un ko tur tīrīs. Šobrīd jau viss strādā, tad jāgaida ziema vai arī, kad viņi otrais noplīsīs tas viss. Tā stulba ir, bet, diemžēl. Man, es jau, kā jau teicu, nepārāk gribēju ņemt šo pasākumu, jo man bija aizdoms, tagad noveicās, viņš atvērās, bet, ja būtu tā, ka tur tajā mehānismā kaut kas pavisam salūs, kā es viņu reāli dabūtu vaļā tās durvis, es nezinu pat, tāpēc, jā.
Nu, ir tā, kā ir. Kas man sarūktināja? Man sarūktināja tas, ka šādam auto, kur ir sensori un dačiki, un tas durvis ir viss tur piebāstas līdz kliņķim, visādiem slēdžiem, mikroslēdžiem un vēl nesko, ka tev ir kā iespēja tur diagnostikā un adaptācijā un vēl nesko darīt, un reāli tu visu to izdara entās reizes, un tev tās durvis neiesēžās vietā, nenostrādās, saprot, ka tajā brīdī, ka viņas iebīdās tā kā, gan ir vietā, bet nav iesēdušās, tad tur nostrādā vēl viens motorīts vai, kas ievalk viņas tā kā uz mašīnas iekšpusi. Respektīvi, tur iztais visas tās adaptācijas, visu, ko var, un tev tas tāpat nenotiek. Un tu paņem brutāli izrādi drošinātāju, ja piskomposterē smadzenes tam blokam un viss aiziet normāli. Kaut kā šķiet neadekvāti. Bet, tā. Jāsaka, es nekad neizvēlētos šādu auto ar tādām automātiskajām durvīm, jo tā ir kā bumba laika degli, kas, nezinu, ziemā tur kaut kas noplīsīs vai kaut kas, un kaut kāda lieka izdevuma, un, bīdāmas durvis ar roku, jā, ir ok, bet šī tā elektroniskās, īsti neredz tam jēgu, bet, katram, teiksim, ir savas prasības un savas vēlmes no auto. Tāpēc, jā, ir izvēles brīvība, teiksim tā. Labi, paldies, kas noskatījās, un tad jau līdz citam video.